Labdien, skatītāji, klausītāji! Šodien mēs tiekamies pēdējā no mūsu brīvmākslinieku sarunām. Labdien, klātesošie! Labdien! Un tagad es vēlētos uzzināt, kādas ir bijušas jūsu šīs te interesantās aktieriskās pieredzes, spēlējot dažādās teātra telpās. Es nezinu, man no, piemēram, atmiņas ir studija, ne studija, bet kursa darbs jau, kad mēs beidzām akadēmiju, mēs spēlējām Sapņu vasaras naktī uz Nacionālā teātra skatuves lielās, un jā, nu kaut kāda tāda sterila sajūta bija ļoti, un tur kaut kā jau viss tā, man liekas, ka ir uzlikts, bet varbūt tas tajā laikā es ar to savu prizmu domāju, ka es tikko tūlītās beidzas, un mēs esam visu laiku tur zirgu pastā mīcījušies pa pagrabiem, pa toaletēm, spēlējuši etīdes, un kur tik vēl ne, un tu pēkšņi esi apzeltītā telpā, kur it kā tev ir jādara tas pats, ko jūs tikko ākstījāties Karamāzo zālē, un pēkšņi tu esi viss zeltā, un ir tāds tā kā, ok, te es varu tādas pašas stulbības darīt, vai te tā kā bišķiņ citādāk tā publika, līdz ar to tā atmosfēra ir, man liekas, ka nomainās un kaut kā, jā, tā bija man tāda pieredze, ka es nesajūtos laikam ar to telpu, kaut kā tā vienā tādā kulakā īsti nesagāju. Un tad tu spēlēji atšķirīgi nekā zirgu pasta Karamāzo zālē? Es pieļauju domu, ka noteikti, bet varbūt tās tur bija, vairāk aspekti, ne tikai tas, ka tur apzeltīta telpa, bet tāpēc, ka tā bija tāda reāla pirmā pieredze uz reāli lielās skatuves. Pirms tam mēs spēlējām Karamāzo zālē, un tas kaut kā citādāk arī tā telpa tev ir aprasta un pieredze. Pēc 4 gadus es tur mīcījies, un tu jūties, kā savā. Tur tu atnāc, un tur jau lielie aktieri jau tur staigā un kaut ko tur, un tur tāds tikko beidzas. Bet, jā, varbūt tas vienkārši piereduma vaina tā ir. Es pieļauju domu, ka tiem, kas tur tagad, kaut vai mans kursabiedrs Igors, es domāju, ka viņš jau vairs nav viņam nekāda tāda sajūta pret to zāli, ka tur viss tur zeltā spīd vai kā, un viņš vienkārši iet un dara savas lietas. Un, tā kā es domāju, ka tur viens ir tas pieredums, otrs ir jā, ka, tas pirmais, tas šoks par to, ka tur tādā zeltā. Bet man ļoti patīk īstenībā spēlēt izrādes, piemēram, Puika ar suni, es spēlēju ar Jānis Notiņu. Manuprāt, ir atrasta super vieta Lipkas muzejā, un tur viss, manuprāt, der tur tā kokamā. Labi, pirmkārt, tur der tāpēc, ka mēs spēlējam šo te izrādi, kas ir saistīta par šo te ebreju glābšanu tieši Žaņa Lipkas memoriālajā muzejā, un tur vienkārši viss sajiet kopā, un tas gājiens, es domāju, tur ir skatītāji arī teikuši, tas gājiens pa bruģi līdz tai telpai, tad tu ieej iekšā, un tur viss kokā ir, un tur tam muzejam ir scenogrāfija, kā tāda arī, ieiet iekšā melni nokrāsoti koka bluķi, un mums ir scenogrāfijā Suhānovs taisījis, ka tur ir koka pagals, kurus mēs arī atdzīvinam, kā cilvēkus spēlējam, un tur viss tā sajiet kopā, vajag forši, manuprāt. Valmieras festivālā ir arī savs šarms, manuprāt, tur ir ļoti forši. Man liekas, ka ir ļoti daudz vēl vietas, kāpēc, man liekas, tas Valmieras festivāls, man liekas, tikai paliks aizvien labāks, un viņš neizsīks, tāpēc, ka pilsētā var spēlēt jebkur. Un arī kursa laikā, kā mums pasniedzēja Māra Ķimela teica, ka teātru spēlēt pilnīgi visur. Mēs kursa laikā gājām, manuprāt, Patriarha rudenī spēlējām centrāla tirgu etīdes, gājām pie cilvēkiem bildināt meitenes savus kursabiedrus un skatītāji bija vienkārši parastie cilvēki, kas pērk gaļu tajā brīdī, un viņi nesaprot tagad man atsaka vai man piekrīt tā meitene, un viņi jūt man līdzi, un spēlējām tur kāds gaļu cīņas, tur pēkšņi vidū sākam taisīt, un cilvēki neizpratnē, kas noteikti kā var viņu spēlēt visur, un manuprāt, tas iedod tādu burvību tam visam. Manuprāt, baigi atkarīgs ir tas, ko tu sagaidi no teātra. Es vēl studēju, neatceros, 2. vai 3. kursā, un bija iespēja uzdejot uz operas skatuves. Man ar kursbiedru Mārtiņu Gailu. Mēs dejojām baleta trupā, skaidrs, ka es neesmu nekāds tur baletdejotājs, bet tāda iespēja bija. Un es atceros to sajūtu, jo mūsu deju pasniedzējs Ilja Vlasenko stāstīja, bet teica, ka jums ir tikai viena iespēja, vai nu jūs to izmantojat vai neizmantojat. Un es atceros, ka es entuziasma pilns izgāju savu to vienu iespēju
neizniekojot trīcošām rokām. Mēs bijām kaut 16, manuprāt, dejotāji pāri. Un es skatos uz visiem tiem balkoniem, un man trīc kājas, un man partneri profesionāli baletdejotāji, un viņi man piespiež ciešāk un saka, beidz trīcēt. Jo mēs vēl dejojām uz tādas 1,5 metra augstas platformas, kur ir iespējas nokrist. Un, manuprāt, te ir stāsts par to, ko tu sagaidi no teātra. Tajā brīdī es gaidīju tās trīcošās kājas, es zināju, ka man trīcēs kājas. Atkarīgs no materiāla. Manuprāt, ļoti daudz materiāla iegūst no tā, ka viņi spēlē pilsētvidē. Pagājušajā gadā bija viens tāds interesants projekts, vienreizējs projekts, tāpēc, ka viņus spēlēja, manuprāt, nedēļu. Mēs spēlējām Rīgā, tepatās uz Tērbatas ielas, arotbiedrību namā. Un viss nams bija ierīkots par milzīgu izrādes telpu. Principā nams kalpoja par scenogrāfiju. Mēs bijām pāri pa, negribas samulēt, bet ap 30 aktieriem, dejotājiem un masu, tā teikt, dalībniekiem. Un, tā bija izrāde bērniem un jauniešiem. Un tā izrāde bija būvēta kā quests. Kad jaunieši ienāk iekšā, mēs viņus vedam atpakaļ uz Ulmaņa apvērsumu laiku, un viņu uzdevums ir novērst apvērsumu. Un, viņiem tas quests tiek organizēts kā teātra izrāde. Viņiem caur rācijām jāsazinās un tādā garā. Un, manuprāt, šāda izrāde teātra ir ļoti grūti uztaisīt. Jā, vai, piemēram, Igaunijā spēlējot 2 garāžas, ir ļoti liela atšķirība, vai tu spēlēji teātra telpā, vai mēs tagad nospēlējām, cerams, ne pēdējo izrādi Nārvā, un mēs spēlējām īstā garāžā, Nārvas upes krastā, un tā telpa bija vienkārši perfekta. Viņa bija pilna ar grūžiem, tur bija iekšā bezdelīgu līgzdas, sataisītas savītas ar dubļiem saķepinātas, un tās bezdelīgas lidoja, un es tur izrādēju šauju ar tādu paštaisītu katapultu kāju, un ārkārtīgi kolosāli sajūta, jo mēs esam nospēlējuši ļoti daudzās zālēs, un nevienā laikam nav tas īstais kolorītis, kas ir vajadzīgs, laikam, tajā izrādē. Teātrī bieži vien nevar noķert to, ko tu vari izdarīt kaut kur citur. Ļoti interesanti pieredze. Jā, par tām telpām. Es arī esmu vairāk bijusi tieši neatkarīgā vidē, un ļoti daudz arī tieši Valmieras teātra festivālā arī tikko visi bijām. Man liekas, ka Valmieras teātra festivāls ir viens no tādiem celmlaužiem, kas ir pierādījis to, ka teātris var būt pilnīgi jebkur. Jo, man liekas, brīnišķīgas izrādes ir tapušas dažādās vietās pilsētvidē, gan iekšā, gan ārā, un tas ir superīgi. Es tieši atceros, tu pieminēji baseinu, es atceros, ka es biju uz izrādi Pauls Pļaunietis, kurai bija baseinā izrāde, un tā izrāde bija tiešām brīnišķīga, un ko likās, jā, es nekur citur nevaru iedomāties, kā šis varētu notikt. Jā, un bieži vien tieši tā telpa var palīdzēt tai izrādē, bet tā atšķirība starp varbūt mazākām telpām un lielākām telpām, man bija tā pieredze uz lielās skatuves. Ja ir nepieciešama 4. siena, uz lielās skatuves viņu noturēt daudz vieglāk, jo tu tiešām neredzi to skatītāju. Mazajā telpā vai arī ārā, tu tomēr redzi to skatītāju, tu ar viņu kaut kādā veidā, it kā viņu redzi, it kā neredzi, bet kaut kādā veidā tomēr tas kontakts ir krietni ciešāks. Un viņš izveidojas krietni, man liekas, kaut kā tuvāks. Arī pat tad, ja es uzlieku šo 4. sienu. Jā, kaut kā tā man šķiet. Un vēl viena pieredze, kas mums bija kopā ar Emīlu. Mēs spēlējām tālizrādi Covid laikā. Un šī izrāde tika būvēta Ģertrūdes ielas teātrī pēc Čaka stāsta motīviem krēsls. Un mēs viņu tiešām spēlējām konkrētajā laikā un telpā. Un tas viss notika caur kameru, un skatītāji sēdēja savos ekrānos un skatījās. Un tas bija jocīgi. Un tas tiešām bija ļoti jocīgi, jo mēs nospēlējām izrādi, paklanamies, un tad čau, un tad līdz rītdienai. Jā. Tā simboliski, bet jā. Man pat labāk patīk sākums, ja drīkst iestarpināt, ka tu esi pieredze, kad nāk skatītāji. Jā. Un tu stāvi kaut kur aizkulisēs, vai ja gadījumā ir uzlikts tāda situācija, ka tu jau esi telpā, tad tu esi telpā, bet tu gaidi to sākumu, nodzēš gaisu, un tad mēs tā kā sēžam, man ir sākums ar muguru pret kameru. Man prasa, sākams, mēs jau sākam, tagad mēs sākam. Tā kā, točne, ja? Pagaid vēl bišķiņ. Un tu tā kā, labi, sākam. Un tad aiziet. Un tu saproti, tagad vairs viss, tagad es laikam, tu nejūti neko īsti. Tev ir, skatītājs neviens nav, kaut kur viņš tur ir, katrs kurā vietā pieslēdzies, bet
Bet, Jā, tas par to atgriezenisko saiti, cik ļoti īstenībā mums ir nepieciešams skatītājs, lai vispār teātris notiktu. It kā viņš ir, bet viņš ir tik tālu, ka mēs viņu nejūtam. Tāpēc, jā, ļoti ceru, ka mēs pie šī formāta vairs neatgriezīsimies. Bet ir kāda, tu teici, ka tev mīļākā tagad tā izrādē konkrētajai ir tur Narvā skatu, bet vai jums ir, teiksim tā kaut kas, kur jūs spēlēt, jūs jūtaties visorganiskāk, vislabāk? Es laikam nešķirot pēc telpas, es šķirot pēc materiāla un darba kopumā. Man ir mīļāks izrādes, kuras es spēlēju, un ir izrādes, kuras es dažreiz ar tādiem sagostiem zobiem spēlēju. Bet tas, lai paliek pie manis, man vēl jāstrādā šeit. Bet, jā, tas, ko es gribēju teikt, ka tas telpa, manuprāt, nav tas ietekmējošākais, man vismaz. Man tas varbūt ir otršķirīgi dažreiz. Jā, es arī varētu piekrist, īstenībā, Agrim ir kaut kādas lietas, kas mainās, esot dažādās telpās, tāpat kā, kad tu spēlē ārā, tad ir citādāk. Mēs šodien nospēlējam tieši kvadrifronā pēdējo Mariju un Zibeni, kas bija Valmieras arī vasaras teātra festivāla ietvaros veidota. Un mēs viņu spēlējam Valmierā, tad mēs spēlējam Āgenskalna tirgu un tagad cirkā. Un katrai šai vietai tev vienkārši ir specifika. Kā skaņiet, es nezinu, vai vējš vai lietus, jo mums bija tieši Āgenskalna tirgu pagājušajā gadā izrāde, un mums ir kaut kāds intīms moments, kur mēs sēžam viena pret otru ar Antu Strazdu. Un es viņai kliedu sejā, jo garām brauc autobusi, tramvaji, līst, viss kāds vēl bļaustās tajā tirgu blakus. Un tādas specifiskas lietas, bet kaut kādā veidā bieži vien tās lietas, kas tevi apgrūtina, viņas īstenībā arī palīdz. Viņas kaut kā to izrādi pagriež citā virzienā. Un tas man ļoti patīk tajās dažādajās vidēs. Jā. Man laikam jāpiekrīt ir arī Agrim. Man arī vēl es gribu pateikt, ka man nav... Es neesmu laikam kaut kā vai vienā, vai otrā, vai trešā vietā spēlējis tik daudz, lai es tā kā varētu pateikt, šitas ir tas, kas ir tieši man. Es vēl sevi dēvēju pie jaunajiem aktieriem, lai gan droši vien, ka tieši jaunais aktieris vairs neesmu. Bet tā gribētās domāt. Esam. Jā. Esam. Bet tas... Nē, Agri. Labi, tad jā. Krīze. Nē, man jau bišķi vairāk. Tāpēc jau es arī Nu, grozu galvu. Es vēl varbūt jā, bet... Bet es taču nē, jā. Nu jā, paldies tā. Nē, tas, ka gribās visu kaut ko vēl pamēģināt vairāk, gan lielās zāles, gan mazās zāles, gan teātrī, gan ārpus teātri, gan... Vēl īstenā interesanta lieta, ko mēs īstenā nesen spēlējām, Dauku, izrāda Dauka, Dūlēs, bet pa Dūlo Dauku. Ziemupē, upes krastā, nevis upes, bet jūras krastā mēs viņu spēlējām, un tad tās beigās ir... Dūliem Daukam, kur spēlēja es, un Liena Šmukste spēlēja mana māte. Mēs tur fragmentāri visu kaut ko visi spēlējam, bet tajā pēdējā ainā ir, kuras atnāku mājās, Dūlēs Dauka atnāk mājās un saka, ka ir iemācījies šūt un apakšbikses un pats iemācījies, un māma ir priecīga un saka, tad būs iztikšana kā kungiem, tu varēsi šūt, es audīšu vērpšu, un Dauka lūdz, lai viņi sūta augstās skolās, mācīties viņš grib. Un māte saka, ka tu gudrāks neesi taps galīgi, galīgi glups esi palicis. Un Dauka sasprojas un saka, apakšbikses vairs nešūšu. Un parasti, mēs to spēlējam arī skolas somā, es vienkārši izēju ārā no telpas. Bet šeit mums scenogrāfija bija jūra. Un es vienkārši, režisors arī teica, kā būs jādara, un es teicu 100 punkti jā, un es vienkārši gāju iekšā ar visām drēbēm jūrā, gāju uz to horizontu, un tas viss baigi tā sasaucās, un jā, tas bija tā. Tāda arī interesanta pieredze. Jā, tas, ka... Teātrī to nevar dabūt. To nevar dabūt, tur jā. Būtu video formāts vai kas tur uzliks, tas galīgi nav tas. Jā, tā dzīvā vieta, vide, kas iedod kaut kādu elpu. Bet jā, par tām dažādajām vidēm un vietām tas viss, bet man liekas, ka galvenokārt, kas ir mīļāks, nemīļāks, bet kā Agris arī teica, par to komandu, man liekas arī, ka ar ko kopā tu strādā un pie kāda materiāla tu strādā, kaut kas vairāk rezonē, kaut kas mazāk rezonē ar tevi personīgi, un tas tikai normāli.
pēc idejas, jo tu vairāk spēlē, jo tev vajadzētu būt vairāk pieradušam, kā pēc idejas ir labākam, bet tur man liekas, ka tas nav gluži tā kā sportā, jo tu vienu dienu var pacelt, 10 kg, nākamajā 11, tad trešajā jau 15, tā man liekas, ka aktiermeistrība nav. Bet tajā pašā laikā, protams, ka ja tu, 2 gadus vispārībā esi darījis pilnīgi kaut ko citu, sēdējis pie papīriem birojā, un tad tevi paaicina, bet baigi neviennozīmīgi, jo tāpēc, ka var arī būt, ka tam, to, ko tu minēji, to piemēru, ka nav ilgi spēlējis, piekrīt, un tad dabūn, varbūt tas cilvēks gaidīja, varbūt tas viņš entuziastisks mesties iekšā, viņš tikai to viņam vienkārši vajadzēja, viņam nebija, pirms tam nebija piedāvājums, viņš to ļoti grib, un viņam sanāk, un tā, bet, un tikpat labi varbūt tās ir aktieris, kurš štatā ir, es nezinu, es tagad nevienu konkrēti arī tā nepateikšu, un tas nav man jādara, bet, ka ir, tur 20-30 gadus štatā, un ir, zābaks spēlē katru dienu, bet, ne kripatiņi labāks nepaliek. Un tā arī var būt, un es nezinu, man liekas, ka jautājums ir tas, cik tu tajā brīdī, kad tev ir piedāvājums, esi gatavs, jā, es esmu gatavs, un būt pārliecināts par to, ka nevis sākt sevi šaustīt, vienalga kāda būtu bijusi pauze, ka nē, es nezinu, kā man tur būs, es tagad... Bet tas jau saknē ir, tad jau ir auzes. Bet tad arī ir štata aktierim ir auzes, ja viņam visu laiku ir, piemēram, bijis 3., 4. plānā, viņam piedāvā galveno lomu, viņš tam nav gatavs, tad arī viņš nebūs gatavs, bet... Ja tu neesi 2 gadus, 3 spēlējis un tev piedāvā, un tu saki, jā, es varu, un es darīšu, un es iešu, un tu arī, vari izdarīt. Manuprāt, tas ir tā, no tavas iekšējās būtības, no tā, cik tu esi gatavs tajā brīdī pieslēgties konkrētiem darbam, materiālam, ar savu enerģiju, ar savu prātu, un kaut kā. Jā, laikam atkarīgs no tā, cik tu to ļoti gribi. Vai tu tiešām gribi to teātri tajā brīdī? Jā. Vai tas ir tev? Protams, ka varbūt kaut kādi satraukumi, un tas ir normāli. Nav jau tā, ka man arī, piemēram, pirmsrādēm satraukums ir katru reizi, man liekas, bišķiņi, bet tas, man liekas, ka ir pat tāds labais. Man nav bijis tā, ka nē, es neiešu ārā uz skatuves, visu, paldies, tā. Bet kaut kāds tonus jau tā kā tajā, tas satraukuma tonus viņš jau ir, bet tas nemaina faktu, ka tu esi gribošs un tu to darīsi. Nē, tā formā uzturēšana, tas ir, kaut kā, man liekas, tas vairāk ir tāds katra individuāls jautājums, kā kurš ko dara. Bet cik esmu novērojusi, ka, piemēram, neatkarīgai vidē, man liekas, tie aktieri, ir tādi, gatavi lekt. Tev ir darbs, ok, tā, man ir jābliež, man ir jādara, man ir jāiet. Un kaut kā, man tāda ir sajūta, daudz strādājot neatkarīgā vidē ar tiem cilvēkiem, ka viņi grib, un viņi arī dara. Un arī štatā ļoti daudz tādu aktieru, kas arī grib un dara un visādi, bet tieši neatkarīgiem māksliniekam tu dzīvo no projektu uz projektu. Un tāpēc tur ir kaut kāda tā varbūt tā likme, ka tev ir jābūt gatavam. Katrā projektā tiešām darīt tas labākais un kvalitatīvākais, lai arī citreiz nesanāk. Es vienmēr saku, ka svarīgi ir, ka cilvēks iegulda darbu un dara, un ja arī kaut kas nesanāk, tas var piedot, bet es nevaru piedot, ja ir slinkums vienkārši. Tad es ja es redzu cauri, ka tur ir vienkārši slinkums, un es atnāku un izdaru kaut kā, tāpēc, ka man ir jāizdara, tas mani apbēdina diezgan daudz. Jā. Teātri var būt kaut kādos kontekstos, ne tikai Latvijā, arī citur to, skatoties kaut kur starptautiskā vidē, izrādes tas pats, to var redzēt cauri. Un tā. Manuprāt, vispār ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas darbojas kultūrā, skatīties apkārt, uz apkārtējo vidi, uz apkārtējiem cilvēkiem,
mēģināt saprast, ko vajag, nezinu, tantei no laukiem, ko vajag jaunietim Rīgā, ko vajag jaunietim no, es nezinu, no Balviem, nu vienalga. Bet, nu, skatīties maksimāli daudz uz cilvēkiem apkārt un neaizmirst, ka mums ir, ka mēs tomēr taisam to mākslu un kultūru un teātru un dažādas lietas mēs tomēr taisam, nu, cilvēkiem. Mums ir nepieciešami šie skatītāji. Un dažreiz man liekas, mēs kaut kā aizraujamies ar to savu kaut kādu ideju un varbūt neredzam šo ikdienu apkārt, par ko, par kādām tēmām runāt. Tā kā es aicinātu, vērot cilvēkus, varbūt vairāk. Tad varbūt var trāpīt precīzāk uz konkrēto mērķa auditoriju. Man jau nedaudz liekas, ka, nu labi, viens ir noteikti jāskatās, bet es domāju, ka viņi palikuši bišķiņ slinki ir. Nu, tā kā skatītāji vai jaunieši, kuri ir pieraduši, varbūt tās tajā, varbūt es tādu baigi kļūdos un par šitos pēc tam dabūšu iekšās, bet nu, kā ir kaut ko ir jāpiecēs un jāizdara. Nu, es arī tajā pašā laikā, tagad pēc 3 gadiem, varu saprast, ka man vienkārši jāiet un jāskatās. Nu labi, tā ir bērni paaugušies, un tas droši vien ir tāds arī muļķīgs attaisnojums, kāds teikt, un es to arī saprastu, ka tev var būt iespējas aiziet, tev vajadzēja šo 3 gadu laikā iet un apmeklēt kultūras pasākumus, un es to droši vien ka nedarīju. Bet es tagad negaidu neko no teātra vides kā skatītājs būdams. Varbūt man ir grūtāk distancēties no tā, jo es pats esmu tā kā aktieris šajā vidē, nevis kā skatītājs vairāk, bet, ja es skatos no skatītāja prizmas, tad es tādu negaidu. Tad ko jūs tādu uztaisīsiet, lai es beidzot pēc 3 gadiem pieceltos un es būtu gribētu aiziet kaut ko? Nē, es saprotu, ka man vienkārši pašam vajag aiziet kaut kur, jo, ja tu paliec mājās un tā kā sēdi, tad jau, tas ir vienmēr vieglākais ceļš. Tā pasēdēt un gaidīt, tad kāds jau kādam kaut kas pārsteidziet mani, uztaisiet kaut ko tādu. Tas ir tāda viena puse, ko es varu pateikt. Otra puse, es tam pašam, es vairāk runāju nevis no tā, ko mums vajadzētu darīt, bet arī tam skatītājiem, ko vajadzētu darīt, varbūt. Uz tādiem teātriem viņi droši vien ir pieraduši iet, un tu apmēram zini, ko katrā teātrī tu dabūsi redzēt. Plus mīnus. Tu apmēram zini, ko tu sagaidīsi no Dailes teātra. Tie, kas iet regulāri uz teātri. Tie, kas iet, jā. Tie, kas neiet, bet viņiem jau arī droši vien kaut kāda priekšstats. Ja tu aizēji uz nacionālo, tu zini, kas būs nacionālajā plus mīnus, un tu aizēji uz JRT vai uz Daili, tu apmēram vismaz tev ir kāds tev ir pastāstījis, ja tu pat neesi regulārais apmeklētājs. Jā, vienmēr viedoklis. Bet uz nevalstiskiem teātriem vai uz projektiem, kas vispārībā nav saistīti ar vienu teātri, es domāju, ka pašam skatītājiem ir jāpainteresējas vairāk. Jo var gadīties tāda situācija, ka viņam iedod biļetes un, labi, es aiziešu. Un viņš baigi viļās. Un viņš var vilties, viņam ir visas tiesības vilties, bet un tad, man liekas, ka viņam vienkārši pašam jāpainteresējas, uz ko viņš iet, kas tur būs, kas tur spēlēs kaut vai tu vispārībā to gribi redzēt. Jo cik es esmu kaut ko pieredzējis, piemēram, arī ar bērnu izrādēm, kuras es vairākas reizes dalības ņēmis, ka tur, man liekas, ka ir baigi jābūt uzmanīgam arī, kur vecāks sūta savu bērnu un no cik gadiem viņš viņu aizsūta, vai tā būs priekš viņa, vai viņš jau ir pa vecu tam, vai viņš vēl ir pa jaunu tam, jo tu vari baigi momentā nokaut vispār vēlmi pēc teātra. Labāk viņam, nevar aicināt, nezinu, 10-gadīgu puiku uz pūt vēņiem. Viņam būs tā kā, man tā 3,5 stundas tas jāskatās, viņš savu mūžu vairs negribēs iet uz teātri. Un ne jau tāpēc, ka izrāda slikti, tas vienkārši neatbilst viņam. Tā kā ir jāpadomā, uz ko te un mēģināt atrast to savu virzienu, varbūt tās to tikpat labi varbūt arī veiksmes stāsts, kur tu aizēji uz vienu un saproti, tas riktīgi forši, un tu sāc tev paraujās līdzi un tu sāc interesēties. Nezinu, piefiksē vai aktieris, vai režisoru piefiksē, vai to vietu piefiksē. Es nezinu, man liekas, ka tā ir tā puse, kas ir no skatītājiem, bet varbūt tā ir pārtraukt un pēc tam kaut ko vēl pieminēt. Mēs jau dzīvojam tādā ekrāna laikmetā pa lielam, jo principā ir tikai 2 dzīvās mākslas, kas ir palikušas. Tie ir dzīvās mūzikas koncerti, un tas ir teātris, kur tu vari iegūt to dzīvo atgriezenisko enerģijas saiti.
Un, tas ir baigi svarīgi viņu saglabāt un noturēt, jo daudz vieglāk ir skatīties caur ekrānu. Un, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi radīt saturu, kas ir kvalitatīvs skatītājiem, radīt saturu, kas ir kvalitatīvs arī caur ekrānu. Jo bieži vien mums ir tādi jēli un nepabeigti projekti. Jo tie ir tie projekti un darbi, kas rada kaut kādu priekšstatu. Jo būsim godīgi, ļoti daudz cilvēku iet skatīties kaut kādu konkrētu aktieru, ko viņi ir redzējuši pa televizoru. Un tā tas arī būs. Tas ir normāls jautājums, kad tu būsi kaut kādā televizorā. Jā, tas arī ir prasīts. Tieši tā, un tas varbūt ir viens veids, kā dabūt skatītāju apmeklēt arī šo dzīvās enerģijas meku teātris. Tā kā, ja tu esi televizorā, tad tev lielāks iespējas dabūt arī teātrī. Jā, protams, manuprāt, jā. Skatītājs jau iet uz kaut ko, kas ir redzēts. Es iešu to izrādi, jo tur ir tas aktieris. Dažreiz saturs pat paliek otrā plānā. Tiem cilvēkiem, manuprāt, kas neiet regulāri uz kultūras pasākumiem. Iespējams, jā. Tādēļ jādomā arī ārpus teātra robežām, kā vēl motivēt, piesaistīt. Jo bieži vien tie cilvēki, kas maz apmeklē kultūras pasākumus, ir tieši tie, kuriem tie kultūras pasākumi būtu visvairāk vajadzīgi. Jā. Kā to izdarīt, es domāju, ka diezgan grūti. Jā, ir tas arī, kā to kaut vai, nezinu, tos pašu klasiku, Šekspīru vai mūsu pašu Blaumanu vai ko pataisīt, tas ir no režisora mūsdienīgu, jo tu viņu var izstāstīt, taču viņš ir neskaitāms reizes uzvest, bet katreiz var atrast kaut ko, kas varbūt tā prizma ir paskatīties no mūsdienu prizmas, un šiem te ģeniālajiem dramaturgiem, rakstniekiem, viņiem jau tas viss tur ir. Mēs vēl tieši nesen ar Māru runājām, ka viņi saka, tur viss ir, vienkārši vajag saslēgties, atrast un to uzkost tajā brīdī. Jā, tas ir ņemot tev kādu klasiku, bet ja tu veido jaunradi, tad arī droši vien, ka vajag skatīties kaut ko, kas ir šobrīd aktuāls, kas tiem jauniešiem, attiecīgs arī, kurai tu mērķi auditorijā, protams, to taisi jauniešiem, tad jauniešiem, kas ir aktuāls, bet tas jauniešiem aktuāls, es arī nedomāju, ka es esmu tāds skeptisks pret to visu kaut kā. Tas nenozīmē, ka mums tātad visiem vajag rādīt izrādes par TikTok vai par Instagram vēl kaut ko, bet mūsu jaunieši arī šobrīd, nezinu, pārdzīvo, iemīlas, viņiem sāp sirds, viņiem ir pārdzīvojumi, viņiem ir, nezinu, nodevības vēl kaut kas, un tas viss jau viņiem ir. Un tad vienkārši, jebko, es nezinu, tur var daudz ko saukt, bet atrast, kas tas tāds ir, un atkal, ja tu taisi citai mērķa auditorijai, tad, kaut kā tādu mūsdienīgu, bet es nezinu, sarežģīti. Vēl noteikti tas finanšu jautājums, bet, manuprāt, kultūrai nav jābūt par brīvu, tā nav labdarība. Mākslinieks arī tomēr iegulda savu darbu, un kaut kā jārisina varbūt tās, nezinu, subsidējot bezmaksas izrādes. Jā. Kaut kur ārpus Rīgas. Bet... grūts jautājums, ņemot vērā arī finansiālos aspektus. Nevalstiskam sektoram un valstiskam šobrīd. Visticamāk pie šīs milzīgās inflācijas. Vēl viena, man liekas, ļoti īstenībā svarīga tēma, ko Agris pacēla, kas ir arī tieši šis te neatkarīgie mākslinieki, aktieri, režisori. Tas ir tiešām forši, tas ir brīnišķīgi, bet šobrīd tā sistēma, kurā mēs dzīvojam, mēs ejam uz to, lai šie neatkarīgie teātri un neatkarīgie mākslinieki varētu dzīvot, bet tur ir vēl ļoti daudz lietas arī, ko vajadzētu sakārtot. Kā piemēra pēc, ka, es nezinu, neatkarīgais mākslinieks, aktieris, viņam 5 iestudējumi gadā, bet no tā viņš nevar izdzīvot. Pa lielam tu strādā 24/7 gandrīz savā profesijā. Bet tev visu laiku ir jāskrien, jo es tiešām pazīstu ļoti daudz neatkarīgos māksliniekus, kas skrien tad ierakstos, tad filmēšanās, tad teātrī, tad vienā teātrī pēkšņi pārklājas mēģinājumi, tu skrien no neatkarīgā teātra uz citu neatkarīgo teātru, lai savienotu un kaut kā savilktu visu kopā. Un tas, man liekas, ir jautājums, kas ir īstenībā ļoti svarīgs šobrīd.
Un īpaši ar šo te inflāciju, kas mums šeit apkārt notiek. Kad negribētos, lai darbs zaudē kvalitāti, tāpēc, ka mākslinieki ir pārdeguši, tāpēc, ka mākslinieki ir pārstrādājušies. Gribētos, lai mēs varētu kaut kā strādāt bišķiņ saudzīgākā režīmā pret sevi, kā mākslinieki. Tas būtu ļoti skaisti, protams, utopiski varbūt. Tāpat arī šī te kaut kāda savienošanās, man liekas, ka mēs ļoti nodalām arī tur lielie teātri, mazie teātri. Man gribētos varbūt domāt kaut kā vairāk par kopumu, par teātri kā tādu vispār Latvijā. Tieši konkrēti, ka mēģināt varbūt domāt, kā mēs varam šo kvalitāti celt kopā, nevis domāt par to, ka mans paladziņš, vairāk, kā mēs varam dabūt šo skatītāju, kā mēs varam dabūt vēl skatītājus. Tieši tas sarežģītais jautājums. Un tāpēc, manuprāt, šīs sarunas ir svarīgas, lai mēs varbūt kopā par to runājot, domājot, mēs varbūt nonākt pie labiem risinājumiem, kas mums ilgtermiņā varētu palīdzēt. Gan štatā aktieriem, režisoriem, māksliniekiem, gan ārštatā aktieriem, režisoriem, māksliniekiem. Tas ir tāds, man liekas, ko gribētos. Kādēļ jums joprojām šī aktieru profesija ir tik būtiska, sirdī tuvu, un kādēļ jūs ar to joprojām vēlaties nodarboties? Slimi mēs esam. Bišķiņā jukuši. Esam uz adats uzsēdušies. Jā. Tālāk nevar vairs. Nē, man ir tā, ka es kaut kad otrais gads vai trešais bija, kad es biju pabeidzis. Un bija kaut kāda iekšējā krīze droši vien man, jo likās, ka es nedarīšu vairs. Priekš kam? Jo nebija tur, man vispār laikam tajā sezonā tur vēl tieši kaut ko man atteica. Un es sapratu, man nav darbs. Man vispārībā neviens iestudējums nav, nekas man nav. Tad es domāju, ka jāsāk domāt kaut kas cits, bet neko nevar izdomāt, jo es negribu sēdēt kaut kur birojā. Es nevienu darbu nenonicinu, bet es vienkārši saprotu, es to nevaru. Es nevaru sēdēt kaut kur birojā pie papīriem. Lai gan pandēmijas laikā es cēlu mājas, es darīju pilnīgi ko citu, jo vienkārši man tur, kā jau nevalstiskajiem aktieriem, bija pilnīgi viss apstājies, vienkārši nebija variantu. Un tad es tā salīdzināju, nezinu, pats iekšā ir kaut kāda tā kā boksa raunda, ka es, te ir otrais vai trešais gads tas bija, un es esmu, ja boksā ir tur 12 raundi, un es esmu otrajā raundā dabūjuši bišķiņu, bietē pat degunu un pārsvis tā kā asins, un es tagad, labi, es valku cimds nost, es vairāk negribu piedalīties ar tā. Bet, ir vienkārši jāiet un ir jādara, visi tie 12 raundi, tādā, salīdzinājumā runājot, bet, jāturpina darīt, un tas, ka es esmu uz adats uzsēdies, bet, ja es varu ticēt, ja man draugi nemelo, profesionāli arī aktieri, un saka, ka es esmu prasījis, varbūt tās ir galīgas audzes ar mani. Tā saprotu. Tā kā varbūt ir pilnīgs audzes, sakiet man točni godīgi. Varbūt man nevajag savu kāju vienkārši tā skatos spērt, es to pieņemšu, lūdzu, pasakiet man godīgi. Bet, ja visi saka, ka, es ceru, ka viņi nav tādi liekuļi, spēlēs tālāk, mēs te paskatīsimies. Un paņirksim, bet tā kā ir dabūts akcepts, ka viss ir kārtībā, viss ir labi, dari, viss ir super, un ja tu dabūni arī to atgriezenisko saiti no savas nozares pārstāvjiem, kurus es atkal savukārt arī augstu vērtēju, un tad liekas, ka, vienkārši ir jādara. Kādam sanāk kaut kā vairāk, kādam sanāk mazāk, bet tas nenozīmē, ka tāpēc man būtu, piemēram, jāapstājās, vai tas nenozīmē, ka man ir, nezinu, jācīnās, lai es tiktu štatā, jo tas nav par to, ka tā kā vienkārši ir jādara tāpēc, ka tu gribi, jo es jau necīnošu šeit par kaut kādām, lai tiktu kaut kādā teātrī štatā, es tādu nemēģinu kādam to pierādīt, tas nav vajadzīgs, es daru tāpēc, ka es to gribu, man tas patīk un man tas sanāk. Jā, kaut kā tā. Jā, aktieris ir tas diezgan egoistisks. Ja tu uzķer to adrenalīnu, man liekas, tad ir grūti no viņa tikt vaļā, gribās vēl to sajūtu. Tad, kad viņi atnāk, un tas ir baigi kaifīgi. Un galvenokārt mēs jau to darām, manuprāt, bišķiņi arī sevis dēļ, tāpēc, ka patīk tā lieta.
grūti no tā tikt vaļā. Beigais skaidrs, ka tu spēlē ar, piemēram, tāds pēdējais, kas man arī bija iestudējums pēdējais, un ar Agri mēs dalījām arī skatu Valmieras festivālā, un tā komanda, kas mums bija, man liekas, ka, es nezinu, vienkārši burvīgi, kaifs vienkārši būt katru dienu kopā ar skatuves, ārpus skatuves, vienkārši super. Jā, tas ir kaut kas, par to, ko Emīls saka, un īpaši saslēdz savu komandu. Tu celies priecīgs un negulēt priecīgs, jo tu dabū to kaut kādu piepildījumu tam visam. Un īpaši vēl tev rezonē šī tēma un kaut kā tā auditorija un forši cilvēki un komanda, tad tu nevari savādāk. Ja tu dabū šo te narkotiku, tu nevari citādi tiešām. Bet arī tieši par to, kas ir vēl viena lieta, tas dzīvais moments. Tas dzīvais moments, ko tu nevari prognozēt, ka izrādi kā iet un pēkšņi kaut kas nojūk un tu ieraugi savu partneri pavisam citādi, piemēram, vai kaut kā jums jātiek laukā no dažādām dīvainām situācijām, tas ir kaifīgi, jā. Un, man liekas, ka teātris tomēr ir tā platforma, caur kuru mēs varam runāt, ar sabiedrību un citiem cilvēkiem. Un tas man personīgi ir ļoti svarīgi un tāpēc man ļoti patīk šis kopradas darbs, ka var runāt visa komanda kopā. Ka tā ir, varbūt tā ir konkrēta cilvēka ideja vai kaut kā tā, bet ka mēs runājam par to tēmu, par ko mēs gribam nodot skatītājiem. Jā, un tas arī ir, man liekas, tāds viens no mēdījiem, caur kuru es jūtu, ka mēs varam runāt. Mēs runājot par Valmieras pēdējo izrādi, mēs spēlējām, man liekas, šajā festivālā tieši pēdējo izrādi, un bija viens mazs bērns, kurš pēc izrādes kliedza, jūs esat vislabākie pasaulē. Un, ziniet, mēs tajā brīdī arī bijām vislabākie pasaulē. Kad mēs bijām tik forša komanda, tik kolosāli, ka tajā visā 2 nedēļu procesā nav neviena tāda melnā nogriežņa, nav nevienas tādas nepatīkamās vai rūgtās lietas. Un, ja tas tiešām saslēdzās, tad tas ir tā vērts. Jo, ja tu esi, manuprāt, piesaistīts kaut kādai konkrētai telpai, tad tu strādā ar to komandu, kāda tev ir bieži vien. Un tu nevari izvēlēties. Ja tu neesi superstārs. Es taču viņu nespēlēju. Jā. Bet vai tad tādā komandā gribēs spēlēt? Un tā kā tas ir baigais kaifs. Baigais kaifs. Tieši tas, ko Agris pieminēja par šiem arī no jauniešu izrādēm. Pat Marija un Zibens arī Valmieras teātra festivālā mēs nospēlējām šo izrādi. Un viena meitene spēlēja, tad meitene Loti. Un viena meitene pienāk. Čau, es arī esmu Lotte. Un vispār man arī tieši tāpat kā tev, tikai bez tā by lesbian thing. Paldies par izrādi, baigi forši. Un tādi momenti viņi iedod to spēku kaut kā. Ka gribās padoties, negribas to darīt, un liekas, vispār nekas nesanāk, un kāpēc es vispār to daru. Un īpaši sarežģīts, man liekas, ir sezonas beigas neatkarīgiem māksliniekam, ka tu vispār nezini, kur tu būsi, ar ko tu būsi, un vai vispār tālāk kaut kas būs. Un tad ir tas tā kā gribas nolaist tās ķepiņas un vairs to nedarīt, bet tu saproti, tomēr vajag forši. Un īpaši, kad dabūt to atgriezenisko saiti un to cilvēku, nezinu, kaut kādas, nezinu. Man personīgi ļoti svarīgas šīs emocijas cilvēkos. Ja kaut kas iekustas, tas ir burvīgi. Ja tu aizēji pēc izrādes kaut kā citādākā sajūtnā, nekā tu atnācis, ja tu nepaliec vienaldzīgs. Un tas ir arī tas moments, kas iedod to, ka tu nevari citādi. Paldies par šo aizkustinošo sarunu nobeigumu. Gan šai sarunai, gan šim sarunu ciklam. Es pilnībā to iztēlojos, ko teici. Man pilnīgi sūsāda uzvetās un gribējās raudāt. Un teikt, ka jā, ka jūs esat vislabākie. Paldies! Paldies! Paldies skatītājiem, klausītājiem un lai mums visiem beidzas!